Nosūti 3 latviešu dziesmu nosaukumus, piedalies Latviešu radio rīkotajā konkursā un laimē 5000 latu. Tieši tā izdarīja somu valodas skolotāja no Rīgas un piedzīvoja brīnumu. Maģiskais laptopiņš mums palīdzēs, ja? Aiziet! Un tā visi cipari griežās. Viss 38,000. Notiek izloze. Es sēdēju mājās, rakstīju bakalaura darbu, un es sēdēju, biju tik ļoti nogurusi. Redz, cik skaisti. Stop! Stop! Mums ir 1, 4, 5, 7, 2. Kristīna. Kristīna Sokolova no Rīgas. Es zvanīju savai draudzenei, tieši tad, kad ēterā bija aizņemts. Es zvanīju draudzenei, viņa nepacēla. Halo, Kristīna. Labvakar! Labvakar, vai zini, kas jūs te traucē? Tagad te raidījums Tautas balss te patraucē, zini. Jā. Jā, redz, Kristīna, vai piedalāmies Latviešu radio izlozē? Jā. Un ir nojausma, nu ko esam laimējuši? Vai tiešām? Jā! Godīgi! Jā! Un pie tam vēl jādalās nebūs. Man bija tāds šoks, es nezināju, ko man teikt, ko man darīt. Es uzreiz pārslēdzu Tautas balsi, man tā rokas trīcēja. Bet, prieks bija ļoti liels. Tā lielā naudas zīme, kas tūlīt jau nonāks jūsu īpašumā. Jūs man nejokojat. Mēs Kristīna, nejokojam, bet gan. mēs gribētu uzjautāt, ko var darīt ar 5000 latu šodien? Ko? Es nezinu, man vienkārši rokas trīs. Kristīna ir 22 gadus jauna Ziemeļvalsts ģimnāzijas somu valodas skolotāja, kur trešdien saņēma no Latviešu radio pārstāvju rokām lielo naudas zīmi. Lūk jums šī simboliskā Latviešu radio banknote. Liels prieks par veiksmi un naudas zīmēm, ko tagad varēs tērēt pēc sirds patikas. Šeit iekšā jau ir Latvijas bankas nomināli sagatavoti, kurus jūs tūlīt pat neatejot no kases varēsiet iet un tērēt skolas bufetē, ēdnīcā, kur vien jums ienāk prātā. Kristīna jau zina, kur viņa ieguldīs iespaidīgo naudas summu. Pirmais, kas man ienāca prātā, ir ceļojums. Es ļoti gribēju aizbraukt uz Maroku. Tad mēs brauksim kopā ar draugu uz Maroku. Tas ir viens. Un, protams, mājā vajag jaunu dīvānu. Tagad Latviešu radio dziesmas būs neatņemama sastāvdaļa ikdienas gaitās. Protams, ka es klausīšos. Man jau ir kabinetā uz Latviešu radio uzslēgts radio mājās. Visi internetā arī var klausīties, starp citu, ļoti izdevīgā. Latviešu radio ir īpašs radio, jo šajā programmā var dzirdēt tikai neatkarīgās Latvijas populārākās latviešu dziesmas. Ir patīkami, jo tu saproti visus vārdus, tu zini, par ko iet runa, nevis kaut kādu tur angļu dziesmu, ko ne visur var saprast. Bet tā arī ir tavas dzimtenes mūzika. Klausies, tā ir pazīstama tev. Atliek vien novēlēt Kristīnai prātīgi izmantot 5000 latu un Klausieties Latviešu radio, klausieties dziesmas dzimtajā valodā un visu jūsu dzīvē ies uz augšu. Baibas Prancīmanas Zaķītes Tautas balss.